Nospiediet meklēt un instalēt. Lietotne tiks leju pielādēta un instalēta 10–15 sekundēs. Atveriet lietotni, izveidojiet jaunu maku un slepeno frāzi, ko dublējiet uz papīra. Pārbaudiet frāzi un piekrītiet, ka Trust Wallet nesaglabā informāciju. Pēc frāzes izveides varat izmantot maku. Lai veiktu transakcijas, iegādājieties BNB, izvēloties tīklu un maksājuma veidu. Pēc pirkuma atgriezieties sākumā. Ja BNB Smart Chain ir iegādāts, tas būs redzams. Ja nē, 4. pogā būs pirkta. Pēc tam jau varēsim atvērt lietotni un turpināt visu procesu. Video ieraksta dēļ. Drošības apsvērumu dēļ mums nav atļauts ierakstīt to, kas attiecas uz parolēm, frāzēm un visu to. Kā redzat, tas jau ir izdarīts, mums jānospiež šeit, lai izveidotu jauno maku. Šeit mums ir 2 iespējas, un mēs izvēlēsimies izveidot jaunu maku. Šeit mums arī tiek piedāvātas 2 iespējas – izveidot slepeno frāzi vai ielu. Mēs izvēlēsimies izveidot slepeno frāzi. Mēs vienmēr iesakām veikt manuālu dublēšanu, kas jums dos frāzi, un šo frāzi jums jāieraksta uz papīra. Kā jau teicu iepriekš. Drošības dēļ, tas neļauj ierakstīt to, kas attiecas uz frāzi un visu to, bet tas ir ļoti viegli, vienkārši jāseko soļiem. Un tādā veidā ir ļoti viegli pierakstīt frāzi. Pēc tam jums tiks lūgts pārbaudīt, vai esat to labi saglabājis. Un šeit jums jāpiekrīt 3 nosacījumiem, ka Trust Wallet nesaglabā nekādu informāciju. Kad frāze ir izveidota un saglabāta, jūs varēsiet izmantot maku un jūs varat sākt. Kā redzat, šeit augšā parādās dažādas iespējas sūtīt, saņemt, pārdot, vēsturi un pirkt. Pirmais solis ir tas, ka jums būs jāpērk, lai varētu veikt jebkādas transakcijas, ir jāpērk BNB. Lai to izdarītu, mums jādodās uz pirkšanu. Un jums jāizvēlas BNB tīkls, kā redzat šeit. Un šeit jau tiks lūgta summa, ko vēlaties iegādāties un iespējas, kas jums ir. Mēs izvēlēsimies maksāt ar kredītkarti un šeit parādīsies daži pakalpojumu sniedzēji. Un katrs var izvēlēties to, kas viņam vislabāk patīk vai kuru vēlas. Šeit jums tiks norādīts, ko katrs pakalpojums sniedzējs piedāvā, izmantojot savu platformu. Un, ja nē, tad ir arī kredītkartes daļa, kurā ir Google Pay, digitālais maksas, bankas pārskaitījums, tāpēc jums ir vairākas iespējas. Un šeit, kad esat iegādājušies, jums jāatgriežas atpakaļ. Un šeit mēs atgriežamies sākuma daļā. Kad esat iegādājušies BNB Smart Chain, redzat, ka šeit ir BNB Smart Chain. Ja neesat iegādājušies, tad redzat, ka 4. pogā ir rakstīts pirkt labi. Mēs to redzējām video, kā nopirkt. Tas ir ļoti vienkārši, ir daudz pakalpojumu sniedzēju un var nopirkt ar kredītkarti vai debitkarti. Labi, tātad mums jau ir BNB Smart Chain. Pirms mēs dodamies uz Pansakasvaku, lai nopirktu Satoshi, mums jāpievieno tokenu. Makā labi. Kā to izdarīt? Vispirms dodamies uz Satoshi lapu, kas ir satoshi.com, kā redzat šeit pārlūkā. Šeit ir angļu valoda, tāpēc ejam uz izvēlmi. Un, ja izvēlamies spāņu valodu. Lieliski, mēs jau esam Satoshi pirkšanas lapā. Pēc tam dosimies tālāk. Tagad dosimies uz Satoshi līgumu. Nospiežam. Atveras vescām. Un šeit redzat, mums ir līgums. Nospiežam uz kopēt. Rakstīts kopēts. Tātad atgriežamies. Trust Wallet. Un dosimies šeit augšējā labajā stūrī, kur ir plusa simbols. Pēc tam dosimies šeit vēlreiz nospiest uz plusa augšējā labajā stūrī. Izvēlamies PP Smart Chain tīklu, kā redzat, šeit ir BNB tīkls un nospiežam uz pogas ielīmēt, jo iepriekš esam kopējuši adresi.
un mums parādās Satoshi un nospiežam uz importēt. Šeit mēs esam importējuši, tas rāda 0, jo mums nav Satoshi. Labi, ja mēs gribam to meklēt, ja tas ir aktivizēts, tad jā. Vai uzrakstām Satoshi tokenu sarakstā? Redzat, bet tas ir aktivizēts. Ja mēs to neaktivizējam, tad šis pelēkais pogas izskatās un kļūst zils, tas ir aktivizēts. Tātad atgriežamies pie mūsu maka, un mēs to redzam šeit apakšā. Redzat, Satoshi. Ko mums tagad jādara? Esmu iegādājies Pansakeswap. Mums ir divas iespējas. Vai nu ierakstām Pansakeswap pārlūkā, vai dodamies uz oficiālo mājaslapu un nospiežam uz pogas, vai iegādātos Satoshi. Visvieglāk ir šeit mūsu makā, ejam uz pārlūku programmu, atkārtojam. Šeit apakšā labajā stūrī atklāts. Labi. Un mēs ierakstām Pansake. Swap. Labi. Kad noklikšķināt, jums jāizlasa augšā, ka rakstīts Pansakeswap. Finance. Ir ļoti svarīgi, lai jūs neiet uz citu lapu, jo ir citas, kas ir līdzīgas. Tātad Pansakeswap finance. Kad mēs esam šeit, mums jāpapildina tokeni, jo mums tas nav pievienots. Tātad, ko mēs darām? Mēs ejam uz tokeniem, un šeit izvēlamies pārvaldīt tokenus, redzat. Pārvaldīt tokenus. Pēc tam ejam uz tokeniem šeit. Redzat, ka tas ir pievienots. Es atņemšu to, lai atkal pievienotu, lai jūs redzētu labi. Tāpēc, ka man tas bija pievienots iepriekš. Ejam uz Satoshi mājaslapu, dodamies uz līgumu, nevis iegādi, redzat pogu, iegādāties, ejam uz līgumu. Un bez cena atkārtoju, lai redzētu, ja esat iznākuši no lapas. Nospiežam kopēt, kad nokopēts, ejam uz Frustballet, kur rakstīts e-tokeni, šeit nokopējam un saka importēt. Nospiežam importēt, ir brīdinājums, uzmanieties vidēja riska, tas ir normāli. Nospiežam jā, ieliekam zaļo atzīmi, apstiprinām risku un nospiežam turpināt. Tātad nospiežam uz kopēt. Kad tas ir nokopēts, tad ejam uz Trustballet. Un tur, kur rakstīts tokeni, mēs šeit nokopējam un mums saka importēt. Nospiežam uz importēt. Nē, ir brīdinājums, uzmanieties. Vidēja riska, tas ir normāli. Tas ir brīdinājums. Mēs nospiežam jā, ieliekam zaļo atzīmi un apstiprinām risku. Un tad nospiežam uz turpināt. Mums jau ir Satoshi pievienots, tad nu mums jāpērk. Nospiežam uz bultiņas šeit apakšā. Tātad liekam BB augšā un Satoshi šeit apakšā. Un izvēlamies, piemēram, iegādāties 25% vai 55%. Es ieteiktu atstāt kādus $1, lai redzētu, kā tas darbojas makā, jo tas noderēs, lai apmaksātu darījumus, pirkšanas un pārdošanas komisijas labi. Tātad ejam uz 25. Un mēs to iedodam. Lai nopirktu 2 USD, labi. Jums vispirms jāiet šeit apakšā, kur rakstīts slipagi tolerance, labi. Nospiežam šeit. Un izvēlamies ierakstīt 5, jo Satoshi ir deflacionārs tokens, kas sadala. 4% atlīdzību Satoshi, ka tas nozīmē, ka jūsu kapitāls Satoshi katru dienu pieaug. Redzēsiet, kā katru dienu saņemat atlīdzības. Satoshi it kā tās būtu procenti labi. Tātad mēs liekam 5 aizveram. Un tagad, kad mums ir šeit tie $2, ko redzēsim Satoshi, tas mums rāda. Labi. Slīdēšanas plaksteris ir 5%. Labi. Šeit ir ietekme 0,04, tas nav nekas. Nospiežam uz apmainīt. Vispirms apstiprinām. Un ir veikta operācija. Darījums ir attiestatīts. Augšā un apakšā tas ir zaļš. Un mums tas ir. Tātad, kā mēs redzam, ka mums tas ir? Ejām uz augšu Pansakeswap, nospiežam uz bultiņas uz augšu. Un šeit apakšā nospiežam uz sākums, apakšā makā pa kreisi. Nospiežam uz atsvaidzināti. Un redzēsim, ka mums ir Atoshika. Mēs vēl neredzam cenu, jo tas ir jauns tokens. Mēs varēsim redzēt tā cenu. Dextols mājaslapā ierakstot Satoshi Cafe. Un mums parādīsies likviditātes fonds, uzklikšķinām uz fonda un varam to redzēt.
Tas ir kaut kas, ko var redzēt biržas lapā vai pašā Pansakiswap, bet cena vēl nav redzama makā. Līdz tas tiek iekļauts CoinMarketCap, jo tas ir jauns tokens. Šeit beidzas video pamācība. Milzīgs paldies!